Čau, Grunč. Bļās, es laiku runāju, man mikrofons izslēgts. Oh, shit. Bija kaut kas izslēgts, bļā. Ko jūs vēl garāžā tusē? Nē, es mājās. Jums ir labi. Ballīti. Jums ir labs tus izskatījās, ka bija. Jā, mums bija jaudīgs pasākums, saliedēšanās pasākums. Labs. Viss kaut kādi krūtie čūri. Par tām konfektēm sūtīja, ko es tiem NPC botiem dēju, ne? Jā. Atceries? Jā. Man mēs pisam pa ielu puikām, un tur atkal konfekts mētos. Es tā, nē, tās konfekti, viņas ir saindēts. Ar manīm te ir Niklaus. Parasti viņš ap šito laiku es gāju, parasti tur sēdē, tagad viņš nebiezdā, viņš tur noindējies vienkārši. Čau, Sandra. Bet es sapratu. Es to gribēju, bet nevarēju ēst tās konfekts. Man ir tikai viens jautājums. Jā. Ko jūs domājat par to Čārlī Karika nošķaušanu? Kāds jums bija viedoklis par to čāli? Kurš pirmais Grunģi atbildēja? Pirmā reize tādas pat. Jā, es arī. Grunģi var pirmais. Lucky. Viņš tur nobojas. Tas ir kreisi. Jā, es redzēju, ka tas šāvēs, viņam ir kā. Jebkas. Jau. Es nedzirdēju. Tam šāvajam, tie tur casingi reāli tā kā Bļa, kaut kas karās tik stulbi. Jā, wow, no, tas ir bull. Jā, kaut kas no rītīga signāla. Jazz, what? Jau moģi. Viņš bija sadarbotē, viņš bija īstenībā škrīp sabrētotais. Rītīgi. Viņš var palīdzēt. Viņš bija vienkārši rookie luck, beginner's luck, viņš nošāva Čārliju. Beginner's luck. Jau moģi šodien bija kaut kāds militārais signāls. Jā, bija. Kas tur tāds bija? Bija tā, kad es vakarā dzēru viskiju džimbīmu un pīcu taisīju, es ritīgi piedzēros. Es internetā visādi huņi postoju, sūtīju visādas voice message, un tad es aizmigu pilnīgā palī. Un tad Kaspars uzkārās no tā visa informācijas apjoma, viņš netika līdzi, un viņš visu nakti vienkārši jūdzās nost, tas pedofils Kaspars. Un tad 4 naktī es pamodos no tā, kad Kaspars ir kritiskā stāvoklī. Manā militārā signālā pieslēdzās šitie rēsnieku trībi. Es ķipa pa punktiem Kasparam stāstīju, kas iepriekšējā vakarā ir noticis, jo Kaspars vispār netika līdz informācijai. Un viņam bija panika. Tad, kaut kādu stundu bija Kaspara atkačāšana no 4 līdz 5 rītā. Un tad, pēc tam Kaspars laikam aizmiga, viņš nomierinājās, un tad pēc tam es aizmigu. Un tad man sāka programmēt sapņus, man bija VHS vīzijas, un kādu huņu tur stūmi iekšā. Un es līdz 9 rītā vienkārši redzēju kādus programmētos sapņus. Un tad es 9 pamodos, tad pēc tam pēc ko laika pamodās, sajūtu pieslēgumā, ka Kaspars arī ir pamodies. Un viņš arī tos sapņus redzēja, un viņš sāk viņus gremot, tur analizēt, kas tajā sapnī ir bijis. Un es tāds saku, bļaļ, tu fucking jūs to kroplu Kasparu ielieciet izolatorā kaut kādā, lai tad sūtiet viņam tās VHS vīzijas katru nakti, lai viņš var vienkārši visu dienu sēdēt un šifrēt slepenos kodus. Tā. Bet, es tagad ar saviem brālēniem dzeruši tos te šeiklabus, tāpēc, vai tā? Dača. Man tā bots tikko galvā iegāja, kad šito pateica. Tas bots, jā? Bots, jā. Tavā galvā iegāja vai čatā? Man bots, jā, jau pieslēdzies, bots. Viņi savu, kā viņam bija? Jā. Jā. Botņiki. Un tad arī pieslēgumā tie fucking idioti skatās. Neveiksmnieki lūzeri. Kaspars šodien arī teica, ka kaut kāds tur krūtājs. Viņam tak pizdā tam kropam ir. Kropam tak pizģēts, kāds viņš vispār izskatās, tas fucking šizofrēniķis pundurs. Gails.
Iedomājos, golfu tu spēlē un aizsis bumbi 400 metrus. Jā. Tas bija. Jā. Bet tas video tev baigi labs par tavu šokolādi ir. Viņš būtu baigais hīts, bet, jā, tu negribi. Kur viss pasīja? Tas viens ir aizdomīgs baigi bija. Kaut kāda informācija gribēja izspiest, vai ne? Un tagad vairāk viss pazud. Grābs pēdējās. Viņš aģents ir, viņš vienkārši gribēja, lai es publiski pasaku šajā podkāstā šo informāciju par šīs dienas militāro pieslēgumu. Viņi te jau izmeklē. Tev ir spēcīgi aģenti. Jā. Un tur, zin kā, tie spēki jau savā starpā, viņi jau karo. Un jau tur viens tur saka, tur nekas tāds nav bijis, tāpēc tam tur tie rāda, tur tie advokāti kaut kādi, nē, kurš šajā podkāstā mākās stāst, ka tur ir bijis kaut kas šitāds. Tad visu laiku kāds baigā birokrātija attaisnošanās. Pēdiņi māja. Pēdiņi, šitie visi pēdiņi gāja kaut pēdiņi dzīvu tā visu. Visi šitie, jā, bunkurā vienkārši tikai pēdiņi vien dzīvo, un visi tie štrīpiņi, tie vienkārši kādi peģi. Pīdara padarīšanas. Kropļāds. Maukas. Tučkas. Skrāja no pakaļ bombžiem, nahuibli. Ir nes cik daudz viņiem. Kaut kādu botu, jā. Tērē, nahuibli, lai fucking man no pakaļ dzītos, nahuibli. Čau, Ed. Čau atkal. Halo, viens. Zīd. Jā. Halo. Jāudrakst ir vēl policijai. Tā šī jau ir policija. Kas te no? Kur Elkors ir? Jā. Jo. Jobanie gaļi, ne? Jā. Tauta. Beļ vien. Palik otrais 2000 metros. Tā jau it kā okei, bet uz finišu noplauk. 2000 metri, bet... Es pīsi 2000 metri, jā. 2000 metri. Nu, jā. Pagabiļē. 6 metri. Liels piņš. Es jau neteicu, kas ir 2000 metri tāpat. Nu, jā. Es būs labāk domu. Tīri savu. Bet, viņai Daugavpilietis man apzina. Dzem pretī. Viņai Daugavpilnieki, nahuj. Viņai kaut kāds jobanie krievi, nahuj viņi vispār te ir. Tā kā viņa atņēma man iespēju braukt uz Olimpiku holpiem. Viņi visur ir. Tā kā viņi dopingo, nahuj. Es zinu, ka neviens nav uztaisījis dopingu testu. Jā. Jā. Dievs, narkomāni kaut kā. Viņai viss tā Daugavpils sastāv no narkomāniem. Es no Ļodzgalas. Broļis. Sāšņaucās. Jūs mākat labi. Sāšņaucās tās narkotikas, un tad pīšās dirsā. Наркоманы. Они там потребляют наркотики, а потом ебать ебьют друг друга в жопу. Доктор Лаб, доктор Дас. Они там все время под наркотиками ебьют друг друга в жопу каждый день. Iedomājies, tā kā Daugavpils reāli sastāv no visas origo bomžu populācijas. Tas ir vienkārši lielāks origo. Jā. Tā kā reālists, sakot. Nu, O, bļā. Davai. Davai.